Čau, Armand. Čau. Dzirdi mani? Ļoti labi. Jā, super. Prieks tevi redzēt un prieks tevi dzirdēt. Prieks, ka atvēlēji laiku mūsu diskusijai. Jā. Tā, šodien mums būs diskusija par brīvo cīņu. Vairāk tieši parunāsim par vispārēju fizisko sagatavotību. Diskusijā, kā parasti piedalījuši es, Kārlis Vanats, vispārējais fiziskās sagatavotības treneris. Un man labs draugs, novadnieks, Armands Virbulis. Armands ir brīvās cīņas treneris ar bakalaura grādu sporta zinātnē. Armands ir piedalījies Olimpiskajās spēlēs, kā arī Armands tagad gatavo jau kādu laiku Latvijā titulētāko brīvās cīņas sportistī Anastasiju Grigorievu. Armands arī ir vairāk kārtējs Latvijas čempions un junioru čempions brīvajā cīņā. Jā, pareizi. Arī, jā. Varbūt kaut ko izlaidu, nē? Varbūt tev vēl kaut ko ir ko pieminēt par sevi? Nu, to es pirms tam nerakstīju. Jā, piemēram, mums tā zin kā, Olimpiskajās spēles 10. vieta cilvēkiem varbūt liktās nav nekas tāds bišķs panākums, bet pa lielam no neatkarības laikiem mums tikai 2 cilvēki vien ir piedalījušies Olimpiskajās spēles tieši brīvajā cīņā vīriešiem. 2000. gadā tas bija Igors Samušoniks, un tad es pēc 12 gadu pārtraukuma atkārtoju to, ka es arī nokļuvu uz turieni. Jo salīdzinot ar citiem sporta veidiem, mums ir ļoti, ļoti smaga tā atlase. Jābūt top 10 pasaulē olimpiskajā sporta veidā, lai vispār uz turieni nokļūtu. Man šķiet, ka to kaut kur savas karjeras laikā tikai divreiz tikai kaut kur ielīt tajā top 10, un pārējās laiks tomēr pūlos visu laiku pa tām, neteiktu pa vidusdaļu, bet pat pa beigu galvu. Jā. Olimpiāda jau vispār, manuprāt, ir tāda, pat augstākā virsotne priekš sacensībām, priekš sportistiem arī, viena no, skaitot, ja neskatot profesionālu sportu. Ļoti izteikti, kāda sporta cīņā noteikti, jā. Pieņemsim tenisā, olimpiskais čempions, tas nav augsts panākums. Viņiem ir tie slam turnīri saucamie, tos nosaukums, vai arī riteņu braukšanā. Olimpiskais čempions arī nav tik liela nozīmīga kā Tour de France sacensības, vai futbolā pasaules čempionāts viņiem izlasē ir skaitās pats augstākais. Bet olimpiskās spēlēs futbols arī notiek, bet tur ir kaut kādi noteikti ierobežojumi, tas arī nav augstāks. Boksā arī olimpiskais. Kādreiz bija tā, ka boksā, lai tu gribēji nokļūt vienā no boksa versijām pa profesionālu sportu, tev pa priekšu bija jāuzvar olimpiskās spēles. Un tad tikai profesionālu boksē noteiktā versijā. Tagad jau, protams, tie gadi ir pagājuši, tad jebkurš var kļūt jebkurā brīdī profesionālu bokseri. Tāpēc, ka tagad tas profesionālais sports vairāk arī izvirzies, un daudz cilvēki pat daudz sportisti pat neiet to ceļu uz olimpiādēm. Tas ir noteikti sporta veidos, bet izvēlās to profesionālo ceļu. Jā, jo ķersinies. Visi nopelnīt, izdzīvot un tādā garā. Ķersimies klāt mūsu diskusijas tēmai. Diskusijas tēma, kā es jau minēju, ir vispārējais fiziskā sagatavotība un tās nozīme brīvajā cīņā. Tātad pirmais jautājums, kuru mēs varētu izdiskutēt, ir, cik liela nozīme vispār ir vispārējai fiziskai sagatavotībai brīvajā cīņā, jo viņi ir tātad ļoti tehnisks sporta veids arī, kur ļoti tehniku prasa. Es pats esmu arī iemēģinājis, pie tev esmu gājis uz treniņiem arī, iepriekš arī citur esmu pamēģinājis, un sapratis, ka cīņas sporta veidi, īpaši, kur ir tā laušanās, tur ļoti lielu lomu spēlē tehnika, jo tu vari būt liels, spēcīgs, bet ja tu nezini tos paņēmienus, tu nezini, cik ātri nespēj ātri veikt to tehnisko paņēmienu, tehniski veikt, tu nespēsi neko tur salauzt. Man pašam ir bijis pieredze, ka pret mani, ne uz pusi mazāks, bet krietni mazāks. Džeks vienkārši cīņā mani tur lauž kopā. Es tur mēģinu, spēku mēģini cilāt, viņu tev nekas nesanāk, to vienkārši uzspiež uz vienu locītu otru, un tu tur viss izliecies pa zemi. Jā. Un cik liela nozīme? Sāksim sadalīsim šo jautājumu vairākās sfērās. Pirmais jautājums būtu, kurā vecuma grupā? Jā, mēs varam sadalīt ar iesācējiem, piemēram. Jaunieši, juniori vai pieaugušie? Jauniešiem. Tagad sāksim no mazākajiem un lēnām uziesim uz augšu. Jā, bet sākam ar iesācējiem, amatieriem. 12, 15 gadi. Es droši varu teikt, ka tur fiziskā sagatavotība pa lielam spēlē minimāli.
minimāli, jo jebkurā gadījumā treniņos tu trenēsies apmēram vienlīdzīgi, ja tu esi aktīvs puika, tev pat nevajag nekādus papildus tās fiziskās sagatavotības treniņus. Tur izsaka galvenais pareizi iemācīt tos noteiktos paņēmumus tajā noteiktajā vecumā un noteikti saprast sava ķermeņa tās īpašības. Jo paņemsim, jebkurā gadījumā garākam būs vieni paņēmieni, mazākam būs otri. Pieņem, treneris mācīs tagad visai grupai iet kājās, iesim kājās, tu pusotru stundu strādā uz ieiešanu kājās, bet tievākam, garākam, viņam tās kājas taču neinteresē. Nu, kādas kājas? Viņam jāstrādā uz metieniem. Un tur tā fiziskā sagatavotība paliela. Mums tā cīņa tajā vecumā ir 4 minūtes, 2 minūtes cīnās, oficiāli pusminūte pauze, bet kamēr tu noej līdz trenerim, tevi noslauka, kamēr tiesnesis tevi sauc atpakaļ, tā minūte tāpat paiet. Un sanāk 2 minūtes cīnies, minūte atpūties, 2 minūtes cīnies. Tur tās fiziskā sagatavotība 4 minūtēm, jebkurš pa lielam varētu izturēt. Galvenais tehnika. Tehnika un izmantot savus tā brīža fiziskās labākās spējas, jo mēs esam katrs individuāls, katram ir kaut kādas fiziskās spējas mazliet vairāk attīstības, katram mazāk. Protams, ja tev ir spēku, daba nav devusi dabisku spēku, nevajag izmantot tos paņēmienus, kur nepieciešams vairāk spēks. Ja tev daba devusi lokanību, lūdzu, tev ir visi metieni atliecoties, kur tu noteikti tos spēcīgos varēsi ar viltību pārvilkt pāri. Ja tu esi garāks, tad tev ir visas ķekšēšanas, aizķekšanas, jo garākam, pa lielam garākam ir priekšnocība cīņā. Vienmēr no malas liekas, ka mazākiem, bet tomēr lielākos rezultātus, kas ir vairāk tos medaļas savākuši, tomēr viņi ir garāki, jo mazākais viņu ieiet, paceļ, viņš tāpat vienmēr ir uz zemes, jo viņš ir garš. Mazu tu mazliet viņu parauj, viņš jau ir tādā kā šoka stāvoklī. Tas būtu par vidējo vecumu. Jauniešu vecumu. Tad jau nāk tas junioru vecums. Bet pie jauniešu vecumā, atvainojiet, es tevi pārtraucu, man piemēram liekas, ka tas arī tie jaunieši, tas arī ir tas posms, tā kā tu teici, ka, piemēram, ko tev daba ir devusi, bet tas ir tas posms, kad arī tam bērnam, jaunietim tā arī ieietās tās visas tās īpašības, ko tieši tajā posmā tu iedosi, tas arī būs, ja tu viņam pastrādās vairāk uz lokanību, tas arī viņam būs nākotnē lielāka lokanība. Ja tu viņam vairāk pastrādās uz spēku, attiecīgi, viņš arī būs spēcīgāks, ka tieši sākuma paši tie mazākie vecuma posmi. Un vēl gribēju pajautāt, kāds ir tas sākuma posms, no cik sāk ar brīvo cīņu nodarboties mazākie? Var jau sākt ar 3 gadiem, bet vai tur būs cīņa? Ja īsti par cīņu sāk runāt... Treniņiem. Mēs esam, mūsu visa struktūra sastāv pa lielam uz sporta skolām. Mēs esam ļoti, mūsu tā dzīvība un izdzīvošana sastāv no sporta skolām, ka mums ir vairākās pilsētās sporta skolās brīvā cīņa, un sporta skolā tu oficiāli vari sākt piedalīties tikai no 7 gadiem. Tad sākās tās pirmās sākumā sagatavošanas grupas, kur, protams, tu sākās tev ar akrobātiku, lokanību, tiltiņiem, to ķermeni sagatavotām visām darbībām. Un kā tu pirms tam teici, ka var jauns bērns, viņš ir tā kā tīratnis, tu viņu vari pa lielam izlocīt, uz kuru pusi gribi. Bet ar tā spēka sagatavošu jauniešiem, nezinu, bet lokanību noteikti, sirds noteikti ir jātrenē, koordinācija jātrenē, tas ir obligāti. Pēc tam kaut ko tu tajā vecuma posmē izlaidīsi garām, pa pieaugušiem tu jau pa lielam būs ļoti grūti to atzīt. Ok. Tad nākamais vecuma posms, tad par jauniešiem mēs izrunājam pašiem mazākiem. Tad nāk sauksimie juniori, kas, piemēram, no 16 līdz 22 gadiem, kad nāk tas vecums, kad, es runāšu tieši par puišiem vairāk. Meitenes arī varētu piemēt, bet tas ir vēl mazliet atsevišķs stāsts. Puišiem, ka viņiem sākās parādīties ar pubertāte, sāk augt lielākais augšanas hormons cilvēkā ir iekšā, viņš aug, testosterons sāka visvairāk izdalīties, un tas ir tas svarīgākais punkts, kurā ir jātrenējās pa lielam pāri savai saprāta domāšanai. Tev liekas, ka pietiek, bet tev vienmēr jādod vēl. Jo viņi tajā vecumā, protams, tu nevari, viņš nav gatavs vai ko tu uzreiz iedod, bet tādā ziņā viņu
pamazām audzē to droši uz tiem 3 treniņiem dienā, tu viņu var jau sagatavot. Ka viņš var aizbraukt uz nometni, notrenēties pa 6-7 stundām dienā. Nevis tā, ka 3 reizes nedēļā pa pusotrai stundiņai. Ja? Protams, tas nav sports. Tā ir fiskultūra. Un, jo viņi šajā vecumā ļoti ātri atjaunojas. Viņi var ēst, ko viņi grib, guļ kā lāči, un daba pati viņus atjauno spēcīgi. Bet tieši pa fiziskajām īpašībām šajā vecumā ļoti, ļoti nāk klāt spēks. Ja tu vēl viņu patrenē, tu vari aiziet lielam līmenim uzreiz ar spēku. Tikai vienīgā lieta, kas šajā brīdī ir nedrīkst palaist garām lokanību. Jo tad, kad tev ļoti sāk padoties spēka attīstīšana, tos, pieņemsim pašu vienkāršāko spiešanu guļus vai tos pietupienus vai vilkvēru, to arī, protams, šajā vecumā nevar aizrauties. Tas nav jaunieši, un es tā kā piemēru saku. Tev, protams, patīk, ka tev nāk rezultāts. Šodien pievilkos 5 reizes, tu jau pēc 2 dienām vari pievilkties 7 reizes, un tev, kas rezultāts. Un muskuļi sāk palikt stīvāk, jo viņi sāk augt. Un, protams, pazūd lokanība. Un tas ir tāds ļoti klupšanas akmens cīņā, jo cīņā vajag būt lokanība. Es arī esmu viens no tiem, kas ir ļoti slikti lokants, noteiktās ķermeņa daļās, bet ir atkal citas vietas, kur man bija ļoti veiksmīgi tieši bija tā lokanība, bija attīstīta. Un vēl šajā junioru vecumā, kas 1, 2, pieņemsim, viens puisis 2-3 gados izaug jau gandrīz pa veci, jau 12. klasē viņš jau kā vīrietis, a cits vēl ir, vēl puišelis. Vēl pat nav lāga sācis attīstīties. Un, pieņemsim, protams, aizbraucot tas, kurš jau 12 gados izskatās jau tā kā vīršīgs, viņš aizbrauc uz Eiropas vai pasaules čempionātu un izcīna medaļu, un tad visi saka, viņam tagad ir nākotne, paskaties, cik viņš ir veiksmīgs. Viņš vienkārši varbūt tos savus vienaudžus vinnēja ar to, ka viņš jau bija uz to vecumu mazliet ātrāk attīsties. Tas tāpat noteikti kaut kādā brīdī apstāsies, un tad tie pārējie piedzīsies. Un tad sāksies tā īstā sagatavotība, vai tajā brīdī, kad viņš ātri izauga, viņš sasniedza savus tos noteiktos rādītājus, ko varēja, vai tomēr noslinkoja. Jo kamēr cilvēks pats aug, trenējies, tu pareizi vai nepareizi, tu attīstīsies. Bet ja tu augot trenēsies pareizi, tu noteikti būsi 3-4 soļus priekšā, ja trenētos nepareizi. Bet vienmēr būs progress, vienmēr. Un tu stāstīji par tiem treniņiem arī. Un man uzreiz tāds jautājums rodās, vai var iztikt šajā vecumā bez vispārēji fiziskās, tikai ar cīņas treniņiem? Nevar. Jo cīņas treniņi ir tādi kā ļoti specifiski arī. Nevar. Arī akadēmijām tādi ļoti vispusēji, tā slodze ir tāda, ka tev saites ļoti strādā. Skriešana tā ir ikdiena. Tas ir fiziskās sagatavotības pamatbāze, man šķiet. Ja? Tu viņu var aizvietot ar riteni, ar peldēšanu, ar velo trenežieru, bet skriešana tas ir obligāti. Visas vasaras, visas nometnes, kur ir mūsējie puiši, viņi skrien. Tā, protams, ir tā vispārēja fiziskā sagatavotība. Un arī, piemēram, ikdienā treniņos šajā vecumā nav tā, ka viņiem dienā ir paklājs. Viņiem vienā dienā ir baseins, citā dienā viņiem ir spēle. Spēle, tam mums populārākā ir basketbols bez driblā. Tā kā regbols saucamais. Ar bumbu drīkst skriet un uzdevums iemest grozā. Spēle, un tad jāsanāk no 5 dienām baseins ap pirti, 1 spēle un 3 tīri paklāja treniņi. Un paklāja treniņi arī tur sadalās. Vienā strādā tīri uz tehniku, kur tu nededzini sevi. Citos ir cīņa dienas, kur tu reāli dedzini sevi. Un tad ir trešā veida, kur ir gan tehnika, gan vēl pacīnīties beigās. Tas tāds virspusējais, tas nedēļas plāns. Tas ir sporta skolas jauniešu grupā, jo viņi, protams, no rīta netrenējas. Kas jau aiziet pēc tam uz profesionālo, tur jau, protams, 2 treniņi plus rīta rosme, bez tā jau neizpalikt. Jā, tagad, tiem treniņiem jau daudzpusīgiem, gan fiziskais, gan daudzpusīgs, neskatoties, ka tikai jāiet uz cīņu, bet pie reizes arī jātīst tos prasmes daudzpusīgi. Jā, savādāk jau prātā par sajūtu. Tas paklājs, viņš jau ļoti atņem enerģiju, ļoti atņem. Viņš tur pirmām kārtām tā, ka, ja tu 3 kilogramus neesi izsvīdis cīņas treniņā, tu neesi atnācis patrenēties.
Jā. Es to esmu jūtis kā tas. Man rekords ir 4,2 treniņa laikā izsvīst. 4,2 litru ūdens tas sanāk. Iedomājies? Tu tā kā švamme jūties pēc tam izsūkt. Pēc tam visu nakti tu nespēji atzerties. Jā. Esmu jūtis tās, ka tu uzēji tur uz tatamī, ka tu sāc cīnīties pēc pāris minūtēm, jau visi muskuļi, viss jau ciet, viss ķermenis jau. Kad tu tiecajā kontaktā visu laiku, tu tās statodinamiskās slodas, spiediens, visu laiku izometrisks, tu visu laiku slodē jāturās. Ir grūti. Ja vēl nav tehnikas, tad tu visu laiku, es gribētu teikt, saspringzinājumā, gandrīz ja mēģini tīri spēt izcelt. Nezini, ko gaidīt, jā. Liek enerģiju tas tērē, kā saka. Tad mēs esam nonākuši jau pie pieaugušajiem. Kā ar viņiem? Kā tur tas sadalīt? Cik es sapratu, jauniešiem bērniem, piemēram, tad ir vairāk tieši cīņa specifika, pēc tam aiziet juniori, kuriem jau ir pusi, vai ne? Paņēmienu apmācīšana, apgūda. Paņēmienu apmācīšana, pēc tam jau iet junioros, jau var teikt, pusi līdzinās, ja? Pusi, jā. 50 jau tā. Jā, un pieaugušajos jau viss sākās pa lielam tehnika tevi var nostrādāt, tad tu jau zini, cīņā, piemēram, 10 000 paņēmieni, ja? Neviens necīnās, visi pat olimpiskais čempions cīnās varbūt ar 1 vai 2 paņēmieniem. Ļoti reti, pats tehniskākais cīkstons jau skaitās, viņš 10 paņēmienus taisa, viņš skaitās jau pats tehniskākais, viņam iesauka tehniskais cīkstonis. Tie 10 paņēmieni no 10 000, iedomājies. Tur jau tu esi atradis to savu noteikto paņēmienu, un tad strādā tikai konkrēti ievest sevi pareizā fiziskā sagatavotības formā uz noteiktiem mačiem, sacensībām. Attiecīgi mums ir pavasarī Eiropas čempionāts, rudenī pasaules čempionāts. Un tad attiecīgi sāk noteikti katru sagatavošanās sadala to gadu 2 pusgados, un tad sāk tevi vest iekšā uz tavu fizisko formu, jo sportists gadā pat skaitās, ka var ieiet savā labākajā formā tikai reizi. Pat reizi. Turēt 80%, viņš var visu laiku. Bet vispareizākais ir būt, ka mēģināt sevi ievest formā, pēc tam obligāti viņu nolaist lejā. Nolaist lejā, lai tev viņa nokrītās, jo ja tu viņu turēsi, tev parādīsies vai nu trauma, vai tu pats sadegsi, vai tev sāksies neveikties. Nu, tas nav iespējams izdarīt, turēt visu laiku sevi formā. Ja tu laiku domā, ka esi formā, tas nozīmē, tu vēl vienmēr vari pareizi kaut ko izmanot, vēl no sevis izspiest. Nolaist lejā, tu domā, atjaunoties tā kā atpūta, ielaist mazāk treniņu režīmu, ja? Jā, nu pirmkārtām uzreiz kad sākās atlaišana, pirmkārt uzreiz sākās nedēļa 2 aktīva atpūta, nevis tas, ka es tāds sēdēšu mājās, neko nedarīšu. Sākās vienkārši treniņa aktīvi. Tu pilnībā aiziet prom no cīņas, no paklāja malā. Spēlē tenisu, spēlē futbolu, ej skriet ar suni, taisi 1 treniņu dienā, staigājies pa mežu, visu laiku aktīvi kusties, lai tev galva pilnīgi brīva, ej makšķere, aktīvs dzīvesveids 2 nedēļas. Un tad pēc tam sākās pamazām, jā, nu, lielākā daļa ir, ko pēc smagiem sportiem uzreiz, ārstē mikrotraumas. Reiz kādas ir to 4 mēnešu laikā, kurā gadījumā savācās kaut kādas mikrotraumas, ar kurām tu cīnies, mokies, līdz tam startam izvelc, nocīnies, un tajā brīdī, kad tu sāc atslābt, tev viņa sāk vairāk mocīt, un tad tu ej fizioterapiju, sagatavojies, izārstējies, un atkal dzenies nākamajā formā iekšā. Nu, un tad tā fiziskā sagatavotība, ja tu neesi formā, tev tajās sacensībās vairs nav ko darīt, lai cik tu būtu tehnisks, lai kādi tev būtu paņēmieni, ja tu neesi fiziskajā sagatavotība, tev nav sagatavota uz to brīdi, nekādas cīnīšanās nebūs. Tu vari varbūt 1 cīņu uzvarēt, kaut kā apmānīt, bet aiziet 5 cīņas līdz finālam uzvarēt, jābūt ideālā fiziskā sagatavotībā. Jā, un pieaugušais, tā kā mēs nonācām līdz tam, ka tu teici, tehnika jau ir apgūta, tam ir jābūt jauniešu vecumā, un tad tur lielāku lomu spēlē tas, cik tev būs tā fiziskā tieši, vispārējais fiziskais, jā, attīstīts. Jā, tieši tā. Protams, tu nevienu brīdi neaizmirsti par saviem paņēmiem, tu viņus strādā, ar viņiem cīnies, bet nenotiek tā, ka tu jau pieaugušajā veidā tagad ieraugi jaunu paņēmienu, es šito gribu tagad taisīt, un sāks tagad mācīties, un sāks ar viņu taisīt.
Nu, ļoti retikārt. Drīzāk kaut kā pie sava paņēmiena tu vari jaunu kombināciju pielikt klāt. Jaunu paņēmienu, kas iet no tava paņēmiena pāriet uz nākamo. Bet ka pilnīgi no jauna, tev jau noteikti ziņas stāja, jau savi tvērieni, jau tvērienos, kuros tu jūties ērti, kuros neērti. Galvenais ir mācīties, jo ir kā, mazliet tu piegurst, tu sāc taisīt kļūdu. Kā tu uztaisi kļūdu, otrs uzreiz tevi var apmānīt vai izmantot. Jā, es vēl varētu pastāstīt to galveno domu gājienu, kā noteikt tā cīkstoņiem fizisko, to 4 mēnešu 5 tā sagatavošana. Pa lielam ļoti izmanto bieži augstkalni mums sportā. Visas valstu izlases izmanto augstkalna, pusaugstkalna un jūra. Tas ir tie jūras līmeņi. Jūra, tas jūras līmenis, pusaugstiene. Tas apmēram 1500 virs jūras līmeņa, un tad augstākais tas ir virs 2000 apmēram. Un tad viņi taisa nometnes attiecīgi. 2 nedēļas augstienē, tad 2 nedēļas brauc pa mājām, darbojas uz tehniku, tad brauc 2 nedēļas uz pusaugstieni, kur visi trenējās. Un tad pēdējais posms jau ir jūra. Un treniņu tad tas smagums sākās tā, jo tu esi augstā kalnā, jo tev ir vieglāki treniņi. Jo tu esi vairāk pie jūras, jo tev vairāk jātrenējas. Ja to tu neizmanto, ja tu brauc tikai, Rīga ir jūras līmeņa skaitās. Tad sanāk, tev ir visu laiku jābūt smagiem treniņiem, visu laiku. Tā tu aizbrauc uz augstkalni, tu vari vieglāk trenējies, bet tu efektu gūst jau to pašu no tās kābekļa bada, jau automātiski. Tev tur nav jāliek tās iekšā sevi. To tu vari tikai savu sliktāk izdarīt. Tur ir mazāk tie treniņi un tādā veidā bez tam efekts būs lielāks. No tā, jā, bet tas uz aerobajām darba spējām vairāk, vai ne? Jā, tieši tā. Pēc tam reāli nobraucot lejā, tev ir sajūta, ka tu vari skriet un pat neapstāties. Bet tas ir arī jātrāpa. Protams, nav, ka tev vienmēr tas nostrādās. Var arī nostrādāt, ka tu iekrīti lielākā bedrā vēl. Katram individuāli. Un tur ir tā sākās no augstkalnas, laikam tur citam 6. dienā ir bedra, citam 7. laba kompensācija sākās 14. diena. Vai es jau aizgāju par tālu, laikam, no mūsu. Tu sāki runāt par tām augstkalnēm, bet vai jūs esat mēģinājuši, vai ne tu, vai es dzirdēju, kāds sportists ir ar elpošanas metodēm? Es ar iepriekšējiem arī diskusiju biedriem runājām, tur ir vairākiem elpošana, ir tās elpošanas metodas, ar kurām notiek tāda kā imitācija treniņiem augstienēs. Es dzirdēju par to, vai neesi? Es esmu dzirdējis, bet nav pat nav doma pat mēģināt, tas tā liekas. Zini, kā mākslīgs. Mākslīgs. Būtu iespēja reāli, palielam mums ir iespēja arī braukt patiešām uz augstkalnēm, to procesu iziet, bet tur arī tā, Anastāsija palielam nekad nav gājusi tādu, viņa savā līmenī cīnās, viņa pat to nav mēģinājusi. Man labākie rezultāti, kas man bija, tie bija pēc augstkalnes. Jūs nemaz ar viņu esat braukuši? Tā uz kalniem? Nē, tādā, esam bijuši kalnos, bet tieši uz augstkalnes, kas ir pirmais 2 km uz otra, neesam bijuši. Esam bijuši jau uz 800 metri 1000, piemēram, tajā pastāv Vladikaukāzā 800 vai 900 metri vis jūras līmeņa. Es uzreiz jūtu, ka man mazliet galva reibst. Anastāsija neko nejūtu. Viņa pati pirms trenēs pie otra trenera arī bija Kislovodskā, kur es atceros, pirmās 3 dienas es staigāju, man galva reiba, man bija jāadaptējās. Viņa teica, ka viņai nesot bijis nekādu fiziku, kā Rīgā tā tur. Vai tas ir vienkārši cilvēks, tā dabas dotais, tā sagatavotība, ka viņa spēja tik ātri adaptēties, bet man bija ļoti grūti, ļoti smagi. Un uz tā arī treneris pareizi mani tur sagatavoja Baltcitu, kurš vispār izmantoja visu laiku to no PSRS laņiem, tā sistēma. Viņi Krievi palielam Krievu izlase neko nemaina. Viņiem kā PSRS laikos tikai sastrādāts tas plāns. Izlase brauc uz turieni, Eiropas čempionāts, uz turieni, pasmināts. Un tā viņi strādā. Vienreiz viņi samainīja pirms Londonas Olimpiskajām spēlēm, jo tur bija bāze aizņemta, viņi aizbrauca augstkalnes vietā uz jūru un pēc tam uz augstkalni un atgriezās tikai ar 1 zelta medaļu, kas viņiem skaitās katastrofa. Viņiem bija jābūt ar 5 cīņā zelta medaļām. Viņi atbrauc ar 1
un izcīniet tas puisis, kurš vienīgais netrenējās tajā laikā, jo viņam bija trauma. Un sanāk, kā samainot to, ka viņi 4-5 gadi ir lieti par to pareizo līkni, viņam samaini, kā viņi visi sakrita bedrē. Jā. Tad mēs jau sākām runāt par dažādām īpašībām. Kādas ir dominējošas fiziskās īpašības cīņā? Jo viņš ir tāds augstspatīgs sporta veids, kur tev gan vajadzīga tā izturība, kā teica, brauc uz augstām, gan ir vajadzīgs salīdzinošs spēks, jo tev tas pretinieks ir jāceļ augšā. Un attiecīgi tur diezgan lielu lomu, manuprāt, spēlē gan spēks. Gan lokanība arī, ko tu pieminēji, jo visi tie paņēmieni, lai viņus veiktu, tev ir jāspēj attiecīgi plašā amplitūdā strādāt. Gan arī ātrumam jābūt reakcijai, bet kas ir tās dominējošais? Spēka izturība. Spēka izturība? Spēka izturība, jā. Sporta akadēmijā, kad es tur mācījos, mēs tur arī diskusējam, ka man mēģināja iestāstīt, ka spēka izturība, es teicu, nē. Kā, es paņemu vienkārši spēku nolieku uz lapsiņām un esmu uzvarējis. Kāpēc tur ir spēka izturība pareizi? Spēks. Tad es atkal biju pasniedzējis Lanka, nezinu, viņš strādā vai nestrādā. Viņš atkal mācīja teikt, ka cīņā ir svarīgāks ātrumspēks. Ātri iegāja, ātri izdarīja paņēmienu kustību, saņēma punktus, viss kārtībā, arī likās pareizi. Bet tomēr es sapratu, ka spēka izturība. Galvenais turēt augstu intensitātes tempu un nosaglabāt spēku. Un nevajag uz zem tā vārda spēks, neiet tāds vārds, kā atkal salīdzināšu ar deadliftu vai spiešanu, neiet tie 200 kg vai 300. Tavu svaru personu. Absolūtais spēks, ja tu domā. Jā, vajadzīgi tikai savu svaru un ilgi. Lai tu varētu, pieņemsim, savu svaru izspiest. Krievijas standarti bija tādi, ka arī PSRS nekur vēl tālāk nav tikuši, ka savs svars bija jāizspiež 20 reizes, 20 kg virs sava svara bija jāpietupjās 20 reizes, un 30 virs sava svara jāuztaisa deadlift. Vienmēr saucamā. Tie bija obligātie standarti, ja tu pat biji PSRS čempions, pat varēji, tev bija uzreiz automāts dalība. Ja tu viņu šitos nevarēji izpildīt, viņi tevi nevest nemaz ārpus. Bija obligāti tie standarti, kas bija. Tur vēl bija, protams, virvi jākāp, tur 4 vai 3 reizes bez kājām bija obligāti, cik tur tie 3 vai 5 metri jāuzkāp, jānokāp un atkal jāuzkāp. Tie bija tie obligāti, savādāk kaut vai tu vari visus vinnēt uz to pašu lokanību vai tehniku, bet viņi tevi ņem ārā. Tāpēc, ka tur sacensībās nostrādās kaut kāds stress, līmenis. Pirms sacensībām visiem ir stress. Stress palielina pulsu. Un sanāk, tu atnāc uz sacensībām, tev jau 8 jau ir uztraukums. Tev uzliekot pulsometru, tev būs 103 jau. Un pēc 2 stundām, tev jau sirds visu laiku strādājuši 130 un 140. Un tu kā sāc cīnīties, tev paiet 10 sekundes un tev esi piekusis. Un tu nevari saprast, kāpēc esmu tik vājš. Tāpēc, kad nav tā vispārējā fiziskā sagatavotība, ka jābūt, lai tev tas... Kā ir kardio treniņā, nemaldos, ļoti tagad populāri svaru zālēs izmanto svarcēlāji visi, kas mazā pulsā taisa treniņu, lai trenētu sirds kardio. Tas arī palīdz atjaunoties. Ļoti labi būt vienam sportistiem arī. Es arī skatījos, lasīju pētījumus. Es arī pat maģistra darbu taisīju par aerobo darbu spēju attīstīšanu un tieši pētīju to. Es arī nesapratu, kāpēc noskoti bodybuilderi taisa vai arī sportisti. Kāpēc taisa to, ja tu vari ar intervalu treniņu panākt īsākā laikā. Ops. Kaut kur pazuda Armands. Esi atpakaļ. Jā. Un kāpēc, piemēram, tādā kā hokejā, piemēram, viņi neiekļauj vairāk tādus intervalu treniņus, kas ir pielāgots vairāk sporta veida specifikai, un tu aerobās darba spējas vari attīstīt tikpat efektīvi, cik taisot, piemēram, vienmērīgu to treniņu. Bet tad es skatījos, ka tieši, ja tu liec iekšā intervālu treniņus, tas rada ļoti lielu stresa ķermeni. Un ja tev vēl tie specifiskie treniņi, un tā kā tu teici, ja tu esi sportists, tev ir 3 treniņi dienā, attiecīgi tu neatjaunosies. Bet ar tādiem ilgstošiem vienmērīgiem treniņiem tev arī tas psihiskais nomierinās, uzreiz stress mazinās ķermenī, un arī tās koncentrēšanās spējas. Tajā laikā tev nav attiecīgi tā slodze tik augsta, tu vari tā kā pat ar sevi pabūt, tā kā psihoemocionāli arī sevi nomierināt.
Un vēl, ja nemaldos, vēl bija ļoti spēcīgs faktors par sirdi. Kardio treniņa laikā sirds vien atverās maz savās robežās. Ja ir liela intensitāte, viņa strādā tik šādi, ātri. Ātri strādā, ātrāku tempu, jo viņa nestrādā šādi. Un pie tiem kardio treniņiem viņam maksimāli atronas, un arī tās sirds muskuļu sieniņas, kā saka, pareizi attīstās pēc tam, lai neizveidotos tie sirds sabiezina tādā garā. Viņam ļoti populāri. Tagad arī man šķiet visiem crossfiteriem. Jā. Un tu arī pieminēji crossfitu, un esmu redzējis, ka cīkstoņi ļoti daudz arī, arī citos cīņas sporta veidos. Savā vispārējā fiziskajā sagatavot izmanto crossfit treniņus. Un kā jūs pieejat, vai crossfit treniņi tas ir? Par crossfit treniņiem es domāju tā kā apļa treniņi, kas pārsvarā asociējas arī kaut kādi apļa intervālu treniņi, tam līdzīgi, vai arī periodizācija, piemēram, kad to spēku, un tajos crossfit treniņos tur jau viss vienlaicīgi attiecas, tā kā spēka izturība, vai caur periodizāciju. Tu ej, ka, piemēram, attīsti kaut kādā posmā kaut kādi mēnešu spēks, pēc tam cikls izturība, pēc tam spēka izturība. Jā, tā vajadzētu darīt, sadalīt noteiktos sportam būtu jābūt, bet tieši mēs tā nepiekopjam. Mēs starp sarunas bijām par to, ka vai crossfits ir labākais veids, kā attīstīt fiziskās īpašības cīņai. Nav labākais veids. Labākais veids ir cīņas attīstošie vingrinājumi. Līdzīgi kā crossfitam, bet visi pārsvarā ar pretinieku. Metieni, pietupieni ar pretinieku, pretinieks skriešanas, un visu, ko tu dari ar dzīvu gaļu, ar pretinieku. Jo, jebkurā gadījumā stienis ir dzelzis. Viņš nekustās. Cilvēks vienmēr būs tāds, tev viņš būs vienmēr jāķer. Cilvēku pacelt ir grūtāk, kā tāda paša svara stieni, pareizi. Tev būs jācīnās tieši ar savu pretinieka svaru. Tas tā, bet, protams, tam ir atkal nepieciešams pretinieks. Tad vēl 20 gadus tev arī tas, kā saka, apniks. Crossfitā tu arī... Bet vēl dažādi pretinieki, vai tu vari vainīgāt ar slodzēm? Tev ir lielāks pretinieks vai cits mazāk pretinieks? Bet tā doma ir tāda, ka tu tāpat esi tajā pašā zālē, tajos pašos cilvēkos. To visu var izmantot sākumā daļā, ka tas ir. Bet tagad jau ir tā, ka pēc 20 gadiem cīņā, ja, tev jau pirmām kārtām jāatrod tas iemesls, kāpēc tu vēl gribi trenēties. Tas, ka es tur gribu kļūt pa olimpisko čempionu vai es tur gribu uzvarēt pārēli, no rīta būs jāpieceļās un jāiet uz to treniņu. Pa dienu jāpakuļ diendusiņu un pēc tam atkal jāiet uz to treniņu. Un ja tu esi uz tā paklā jau atzīnojies, kā pa lielam viss apnīgi. Tā tu aizies uz crossfit zāli, aizies uz cilvēkiem kopā, kas ir no citiem sporta veidiem, vienā kopējā grupā, un tu ar viņiem kopā darbojies. Un tu tā kā, tev parādās atkal vēlme darīt, atkal parādās vēlme ieslēgt savu organismu, skaties, ka tu, piemēram, atnāk precējusies sieviete, tad strādā 10 gadu, un viņa tevi jūt. Un lai kas ar nenotu, tu nekad, viņa varbūt ir viņas vingnēm, tu nekad nepieļausi, bet tu atstāsi visu, lai viņu apdzītu. Un tu to izdari, un tev ir atkal, es patrenēju, es pārvarēju sevi. Jo jebkurš sportiskais panākums būs tajā brīdī, kad tu sāksi iemācīties pārvarēt sevi. Saucot caur nevaru. Un vairākas reizes izies caur nevaru, tad tev cīņā arī tu varēsi iedot tādu tempu, lai citi netiek tev līdzi. Tas ir tas pa lielam. Crossfits, piemēram, PSRS laikos bija 3 cīņu sporta veidi. 4, pieņemsim, tā ir brīvā cīņa, grieķu romiešu cīņa, kuras es kā pieskaitīju pie vienas zem cīņas, boks un judo, kas bija ļoti populāri šitie cīņu sporta veidi PSRS, kur bija izlases, kur tika gatavoti PSRS izlases un vesti uz olimpiskajām spēlēm, vienmēr tika gūti labi panākumi. Un tad jau aizgāja tas, parādījās daudz citi sporta veidi, kas saka, es pat neaizmirstu, par ko mēs sākām apjuku mazliet.
Par Jā, un šie 3 treniņiem, vai nu periodizācijā, vai nu tā kā kompleksā, ka pieejot tajā apļa treniņā, kad uzreiz attīst tā kā crossfit. Jā, un tie sporta veidi, boks, judo un cīņa un greķeru, viņiem bija katram savi tie iestrādātie apļa treniņi, kurus viņi izmantoja fiziskās īpašības sagatavošanai. Kur pārsvarā bija, visiem bija jāmāk iet uz rokām, visiem bija jāceļ, jākāj pa virvi, jāceļ svari, ar bumbām jāstrādā kā trakiem, uz līdztekām jāstrādā, un tad viņi izmantoja pārsvarā tikai apļa treniņu. Tur 30 sekundes strādā, 10 atpūtās, visu laiku uz apli. Un tad tas crossfits parādīja to, ka šo apļa treniņu var modernizēt, pasniegt pareizāk, pieejot pie katra cilvēka individuāli, pieejot pie katra sporta veida vairāk individuāli, un tas tā aizgāja tādā ātrā tempā, uz augšu. Palielam pirmie cīkstoņi, kurus es satiku, es stāstīju, ka es eju uz crossfit, viņi vienkārši sāka uzreiz, ko tu iesi uz apļa treniņu, staigā apļa treniņu, un es mēģinu viņam izstāstīt, ka viņi jau sen ir 10 soļus priekšā tam apļa treniņam, ka tur jau ir tādas nianses, ja tu ar to nenodarbosies, tur viņus pat vairs apdzīt nevarēsi. Tur jau ir niansītas, tehnika, uzdevumi, un tev sarežģītības līmeņi jau sākās. Un tāpēc tas ir ļoti populārs tagad pasaulē, kur pieņemsim arī amerikāņi, kur izmanto tur crossfit treniņā var satikties gan džudis un cīkstonis. Viens cīnās kimono, otrs cīnās triko. Savā veidā viņi, kā tas mūžīgais jautājums, kurš stiprās Terminators vai Stallone, ja, vai tur note. Un tas crossfits ir tas, kurš to apvieno, atnāk gan boksers, gan džudis, un tad mēs kopā uzskrienam, ko tad nav tīri kross, bet ir gan virvīte, gan stienis, ko tu gan dari savos treniņos, ir bumba, ko es daru savos treniņos. Mēs abi esam to darījuši savos treniņos, bet te mēs tagad saliekam, mums ir noteikti vingrinājumi, noteikts laiks. Un tā kā parādās tas sacensību gars. Mēs jau vairs nesacīnamies, jo jebkurš džudis, jebkurš boksers, viņi tāpat sevi uzskata par stipriem džekiem, bez tehnikas, ko viņi māk. Viņi ar sevi uzskata par fiziski sagatavotiem vīriešiem. Hokejisti arī, visi viņi ir fiziski sagatavotība, bet tā tava fiziskā sagatavotība kādā līmenī, tad viņa ir, kā tad mēs viņu pārbaudīsim. Un tas crossfits ir tas viens no tiem piemēriem, kā var salīdzināt. Protams, ja tu uzliec specifiskos crossfit, tad nē, bet tur var salikt tādus vispārējos sagatavotības uzdevumus, un tad, kurš no mums tad ir labāks. Tas nenorāda, ka tavs sporta veids ir pārāks. Nē, tas ir. Vienkārši tas rieši parāda tavu fizisko sagatavotību. Bet tad var secināt, ka cīņā, tā kā vispārējā fiziskā sagatavotība, galvenokārt caur apļa treniņiem, caur crossfit treniņiem. Nav tā, ka izteikti tā periodizācija, tā kā citos sporta veidos, ka tagad ir kaut kāds cikls, ka mēs strādājam uz spēku, un tur nevis apļa treniņš, bet noteiktas sērijas, tur procenti, tā esam 4/8, piemēram, tur tādiem procentiem, tur tād pietupiens, tad tas tā, un tad pēc tam kaut kādā posmā varbūt tas crossfit, un tad kaut kādā posmā tāda izturība. Mazliet tam ir klāt, jā, mazliet ir, bet jebkurā gadījumā pat tad, kad mēs sēžam mazliet uz spēka bāzi, ja, mēs tāpat treniņa beigās uzspiežam kaut ko uz sirdsdarbību, slodzīt kaut ko intensīvu, uzlaicu 4 minūtes vai 5 minūtes. Pēc tam, bet pārsvarā nē, jo tajā brīdī, kad tu uzliksi tīri spēka bāzi, tev pazudīs izturība. Ir tā, ka bieži mēs noejam no stieņiem vairāk skrienam. Jā, tā ir, ka mēs pametam visu un tīri uz izturību strādājam. Bet, kad tieši aiziet tīri spēka bāzē, nē, tā nav. Tāpēc, ka tas spēks, viņš tik ļoti, ja tu iegūsi to savu absolūto spēku, tu viņu tajā cīņā beigās tāpat nevarēsi izmantot. Tu nevienā brīdī nav, tev neviens nedos tādu iespēju, tādu tvērienu vai tādu momentu, ka tu varēsi ieslēgt visu spēku. Te jau tikai tas meķiens paņēmiens ir uz kādu vienu mirkli. Sagatavošanās cikls, pareizi, tu pie tā stieņa, tu paņem, iekārto kājas, rokas, tev jābūt visam balam. Tu nevari pēkšņi būt uz pirksgaliņiem. Vai tev viena kāja mazliet pa labi. Pareizi, tu nekad nepietupsies savā maksimālajā spēkā, vai arī vilkmi velkot, nepieiet ar kājām līdz galam, muguru pareizi neieslēgt. Tu nekad tad neizpildīsi to sasmimālu.
maksimālo spēku. Un cīnoties, tev neviens nekad neieļaus tā iekārtoties. Iekārtos, lai es tagad es parādīšu visu savu spēku. Tāpēc, protams, viņš ir jātrenē. Viņš ik pa laikam ir jāpatestē. Jo vislabākais, visbiežāk mēs darām tā, ka mēs ejam, taisam apļa treniņus, kaut kur paliekam vairāk svarus uz 80%, pataisam, pēc tam treniņi beigās vienkārši patestējam. Cik tad tev ir maksimālais? Ir pieaudzis, nav pieaudzis. Viņam it kā nevajadzētu pieaugt, bet bieži arī pieaug. Viņa kā daudz pateiks ar 80%, paiet 2-3 atjaunošanās dienas, un viņš pat maksimālo uzreiz palielina uz kaut kādu tur raušanu vai vilkmi. Kaut kādu. Jā. Tad par fiziskajām darbaspējām būsim izrunājuši. Palielam, kā ar ķermeņa kompozīciju. Jo es iepriekš arī runāju, manas diskusija bija Roberts Fišers, kas par boksu pastāstīja, kur mēs arī parunājām par to, ka boksā tas ir tā īstenībā redzēs, kad ir džeki ar venderiem, un ir tādi džeki ar itīgi sauci, un nevar teikt tā uzreiz paskaties, liekas, tas dūrsīgais tur zaudēs, bet ir bieži vien otrādies, ka tas dūrsīgais aiziet un sadod iekšā. Cīņa arī tā ir, ka var iznākt tāds džeks ar vēderiņu, ka tas izskats var būt ļoti, ļoti maldinoši. Un vai tā vispār ir? Un cik tas liela loma? Ir tā, ka jājautā tas, mēs tagad runāsim par labo izskatu vai par to neveiksmīgo izskatu. Nē, kādu lomu tas spēlē? Vai ir svarīgi tam pievērst uzmanību tauku procentam, piemēram, samazināt tauku procentu, iet speciāli uz to skatīties, diētu piekārtot tam, lai muskuļmasa, piemēram, ir lielāka, veidot to ķermeņa kompozīciju? Ir, protams, ir. Ja tev ir, jebkurā gadījumā tauki, tas ir liekais svars. Tas ir, mums jau viss dalās svara kategorijās. Ja tev būs liekais svars, tas ir lielākā svara kategorijā. Attiecīgi tev būs varbūt pretinieks ar lielāku muskuļu masu, bet tad atkal sākās pats svarīgākais tas jautājums, kā tu iegūsti to muskuļu masu. Ja tu viņu iegūsi, mums, piemēram, ir tā, ka ja tu turpini trenēties cīņā, viss kā kārtībā par to īpaši nepieseko, un tev jau ir, tu ļoti siluets izskaties, tad tev tas palīdzēs. Bet ja tu, pieņemsim, no dabas tev nav tas tik ļoti dots, un tu sāc uz to strādāt tieši uz figūru, tad tev ir slikti, tad tu aizēji mīnusā. Tāpēc, ka tev sāks trūkt, tev muskuļi tērēs par daudz skābekli, tas ir mīnus, viņš jau nebūs pieradis tam. Plus vēl, tad tu sāksies sadalīt ēdienreizes tā kā pareizāk. Tu sanāks attiecīgi organisms vairs nedabūs to, ko viņš vienmēr ir gribējis. Un tas var nostrādāt uz izturību īstenībā. Un tāpat kā boksā pateic, jā, mums ir gan tādi. Vienkārši ir tā, ka viņiem atšķirās tehniskie paņēmieni, kurus viņi izmanto. Tie, kas ir vairāk lokanāki, kam nav tik liela muskuļu tā masa, viņiem amplitūdu viņi spēja lielāku veikt. Viņiem tie paņēmieni ir plastiskāki, sarežģītāki, vairāk uz apmānīšanā. Tie, kas ir vairāk fiziski sagatavotīgi, viņiem ir tādi īsāki un konkrētāki paņēmieni, kas iet tieši caur spēku, jo tie muskuļi jau tev traucē to pilnībā apgūt. Bet ir arī tādi, kam ir laba muskuļos un lieliska lokanība, tad tiem jau uzreiz, protams, ir augstāks rezultāts. Jā, bet tev pieminēja tās svara kategorijas, un man, piemēram, liekas, ka vislabāk, tā kā jācenšās, piemēram, kaut tās svara kategorijas, ka tu esi gan spēka sporta veidos, ka tu, es 3 cīņā pats esmu startējis, gan visu, ir noteikti svara kategorija, un tad vislabāk ir, ka tu esi tajā pašās beigās, ka tu esi smagākais savā kategorijā, un cīņā man arī liekas, ka tas ir tāds ļoti noteikšošs faktors, nevis, ka tu esi tur apakšā tikko iesvēries tajā cīņā, bet ka tu esi pašā tajā augšā. Un vai noteikti, piemēram, tā, ka sportisti ir pašā augšā, un tad pirms sacensībām metās nost. Cīņā tas ir tā, boksā, es zinu, tas ir tā izteikti. Cīņā tas arī tā? Mums tas ir vēl 5 reizes izteiktāk. Mums nav neviena cīkstoņa, kurš brauktu uz sacensībām un nedzītu svaru. Un svara dzīšana sākās minimums no 2 kg līdz 10. Tas ir tā, ja tev ir svara kategorija 50-90 kg, nākamā ir, labi, paņemsim pa īstam, kā ir. Mums ir 86 kg un nākamā ir 92.
Ja tev ir 90 kg svars, tev obligāti jācīnās ir 86. 90 kg tevi piespiedīs, jo tur atnāks puisis ar 96 kg, viņš būs sevi nodzeris, atguvis savu spēku, un tu jau tie 6 kg muskuļu masa daudz ko maini. Viņa, protams, nemainīs tev pirmajā minūtē vai otrajā minūtē, bet tieši, kad sāksies tas, kad abiem jau puls būs 192 minūtes no vietas, un tajā brīdī tie daži kilogrami ir nospēlējis to momentu. Vai nu tev sanāca, vai tev nesanāca. Tā jau nebūs, ka tagad tā daži kilogrami iznāks, un visu uzreiz tu esi zaudējis. Bet, protams, arī tas viss ir tajā brīdī svarīgi, ja tie abi sportisti ir vienāda līmeņa. Ja tas ir mazāk, kam ir mazāks svars, un viņš cīnās pret lielāku, un tam lielākajam nav tas līmenis, viņam pat tas svars nepalīdzēs. Tāpat kā es cīnos Vācijā 130 kg ar svaru 93, 94, un cīnos 130. 130? Jā, un man turpat ir tajā svarā vieglāk cīnīties, kā cīnīties 95. Tāpēc, ka 95. tad būs tiešām puiši ar tādu, attīstītu muskulu. Tur jau būs, kā saka, saguruši vīrieši gados, kas ir apalāši. Ja, protams, tur iznāks pasaules līmeņa sportists 130 kg, es pat minūti nenostāvēšu. Cik ir lielākā kategorija? Tev sanāk pati smagākā kategorija, ja? 130, jā, mums ir lielākā 130. Līdz 130. Ja tas smagāks par 130, tu vairs necīnies. Tā tu ej uz sumo. Tad ej uz ārpus kategorijas konkurences. Jā, ārpus, jā. Un no cik? Tu teici, tu esi no 90? No 96 līdz 130 tā kategorija. Tad ir ļoti liela. Jā. Tad, atgriežoties vēl nedaudz. Jo mazāks svars, jo mazākā starpība. Pirmā ir 57, tad ir 61, tikai 3 kg starpība. Tad jau nākamā kā 5 kg. Jo lielāks svars, jo tā starpība ir tik liela. Jā. Un tad atgriežoties sākumā, kur mēs runājām par, es teicu, ka jauniešos tur jātīst tehnika, bet kāds ir tas beidzamais vecums, ar kuru, piemēram, uzsāk pievērsties cīņai? Tāds, kurā, piemēram, pievēršoties 16 vai no 21 gadā, var tādā vecumā pievērsties un sasniegt kaut kādus rezultātus, cerēt uz rezultātiem? Jā, viennozīmīgi var, jo tu jau noteikti līdz tiem 16 tāpat kaut ko darīji. Reiz. Jā. Tāpat kaut ko darīja. Ir tā, ja viņam ir, pieņemsim, gēni no vecākiem, ka viņš ir liela auguma, lieliem pleciem un, sauksim, smagsvars. Nevis mazs vīriņš, kurš, tā kā es pieņemsim, ja, esmu pa liela maza auguma, un es jau gandrīz cīnos pēdējā kategorijā. Tādu domu, tādiem ne, bet tāds 1,85 m, 1,90 m, kuram tētis ar tāds ražens uz 120 kg, un tāds puisis droši var nākt 16, 17 gados, un viņš pat var aiziet līdz olimpiskajai medaļai. Bet kāds ir tās beidzamais vecums? Piemēram, 22 gadi, 20. Tur jau var arī mēģināt kaut ko. Vislielākais, kas ir parādījis tādu panākumu, bija 19 gados. Aleksandrs Medveģis sāka nodarboties ar cīņu un kļuva par 3-kārtēju olimpisko čempionu. Aizgāja uz armiju pēckaras laikā un tur sāka nodarboties un kļuva. Tas ir tas no 18 gadi, teiktu, pēdējais. Jā. Tas jau 18 gados tagad. Viņš jau... Ja tas ir lielajā svarā. Jā, un tas jau olimpiskais čempions. Bet ja tu domā, tur 75 kg, mūsu tipiskais latviešu svars 80-90 kg, ja? Tad tur ir 14, 15 pēdējais. Ja tev ir un ja tu vēl esi pirms tam bijis kaut ko darījis, hokejs, regbijs vai kāds cits, tad pat 16 vēl var aizķert. Bet pēc tam jau grūti. Latviešu čempionu var izcīnīt, bet olimpiskās spēles, es domāju, ka par vēlu būs. Jā, super. Esmu pienācis beigām. Klāt, varbūt tev kaut kāds kopsavilkums, ieteikums skatītājiem, ko tu vēlies no savas pateikt? Jā, sestdien, pludmalas cīņa Saulkrastos. Latvijas čempionāts un pludmalas cīņā, kur
vairākiem citu cīņu sporta veidiem ir iespējams sevi parādīt. Uzdevums vienkārši smiltīs, ja apgāz pretinieku, kurš pirmo apgāzīs. Tur var pieteikties jebkurš? Jebkurš tur var pieteikties. Jā, braucam, cīnamies, šortiņus kājās un mēģinām. Būs gan balvas, gan naudas balvas. Jau ir pieteikušies 200 dalībnieki. Jā, super, tā kā laiks arī solās būt ļoti labs. Piesakamies. Paldies tev, Armand, par diskusijām. Prieks bija tevi dzirdēt, prieks bija tevi parunāt. Gan jau, ka tuvākajā laikā arī tiksimies klātienē. Jā, es Super. ceru, ka vispār ka tu kaut ko saprati no mana doma gājiena, ko es mēģinu pateikt. Jā, es ļoti labi. Man liekas, ļoti izcili noderēs. Daudziem arī šī informācija, kas nodarbojas gan ar cīņu sporta veidiem, vai arī kas grib uzsākt, pievērsties cīņu sporta veidiem, vai kas grib, piemēram, savu jauno paudzi sūtīt cīņu sporta veidiem. Ļoti labi. Man liekas, arī treneriem noderēs informācija par vispārēju fizisko sagatavotību, ko kā. Super, paldies tev, Armand, ka piekrīt diskusijai. Čau! Forši tev vakaru!